Viss sākās 12. jūlija rītā. Pamodies, paskatījos pa logu un nespēju noticēt savām acīm. Lietus bija pārstājis līt un pie debesīm tikai daži mākoņi. Tā bija skaidra zīme, ka vajadzētu kaut kur doties paceļot. Paskatījos kartē un mēģināju ieraudzīt apmēram 200 km radiusā, kur varētu būt kāds interesants lidlauks, kur nolaisties. Atradu Kārdlu, starp citu, vai jūs ziniet, kur ir Kārdla? Ja neziniet, tas nav nekas briesmīgs, jo īstenībā, es domāju, daudz cilvēku nezina. Kārdlu sauc arī par latviski, es atradu vārdnīcā, ka to sauc nevis par Kārdlu, bet par Kerdlu. Un tā ir vienīgā pilsēta Hijumā salā. Domāts darīts, sagatavoju lidojumu plānu no Ādažu lidlauka. Kompjuters ir izrēķinājis, ka attālums no Ādažiem līdz Kārdlai ir 124 jūras jūdzes. Lai pāriet uz kilometriem, jāpareizina apmēram ar 2, nedaudz virs 200 kilometriem. Laiks, kas būs jāpavada ceļā, ir 40 minūtes. Te gan jāņem vērā vējš. Patreiz vēja ātrums ir 19 mezgli. Tas ir apmēram 8 metri sekundē astē, kas, protams, uzlabo ātrumu. Bet vējš var mainīties, līdz ar to laiks arī nedaudz var mainīties. Kamēr kompjuters rāda, kā jālido, ko viņš ir izrēķinājis, tikmēr es ieskatos Wikipēdijā. Kas tad ir zināms par Hijumā salu? Daudz kas interesants. Pirmkārt jau tas, ka pirmie iedzīvotāji tur ir bijuši zviedri, un zviedru ietekme tur ir ļoti liela. Ja var ticēt kompjuteru datiem, tad zviedri pārcēlušies uz Hijumā no Gotlandes, un tas jau ir noticis pirms mūsu ēras zināmu laiku. Viegli viņiem tur nav gājis it kā, un tad viņi atkal ir ceļojuši tālāk, cauri pa Daugavu, pat uz Krievzemēm, līdz Melnai jūrai. Zviedru valodā šo salu sauc nevis par Hijumā, kā tagad to sauc igauņi, bet gan par Dāgo, kas no zviedru valodas nozīmējot dienas sala. Starp citu arī vācu valodā joprojām šo salu saucot par Dāgo. Turpretī somu valodā viņu sauc par Hīdenmā, un tas nozīmē velna zeme. Diezgan pretrunīgi, ja zviedri uzskata, ka tā ir dienas sala, tad somi uzskata, ka tā ir velna zeme. Pēc brīža mēs ieraugam Kārlis lidostas skrejceļu. Laiks ir diezgan vēlnišķīgs. Pūš stiprs vējš, līst lietus, var sakot, nejauks laiks. Toties pati lidosta ir tiešām pozitīvs pārsteigums. Maza, kārtīga, tīra, vienkārši sapnis. Lidostā pie sienas ir lidojumu grafiks. Mēs redzam, ka darba dienās 2 reizes dienā lido lidmašīna no Tallinas uz Kārdlu un atpakaļ, un brīvdienās 1 reizi dienā. Tas ir pārsteigums. Lidostas sargs, uzzinot, ka mūsu mērķis ir doties uz tuvējo restorānu, kas ir 700 metri no lidostas pusdienās, saka, ņemiet manu mašīnu, ko te jūs pa lietu staigāsiet. Un atslēgas ir mašīnā, sēdieties un brauciet. Restorāns atrodas pie nelielas ostiņas, Rogrāhu sadam, jeb Raga ostiņa. Pie restorāna ir autostāvvieta, kura ir pilna ar automašīnām. Visā salā nedzīvo vairāk kā 10 000 iedzīvotāji. Nezinu, cik šobrīd tur ir turistu, bet laiks ir slikts, tā kā pieļauju, ka ne pārāk daudz. Tomēr autostāvvieta ir pilna un restorāns ir pilns ar cilvēkiem. Restorānām ir jauka stiklota terase, kurā gan mēs netiekam, jo tur jau ir pilnīgi pārpildīts viss, un vaļēja moderna virtuve ar garšīgiem ēdieniem. Pēc brītiņa mēs esam pēduši, kāpjam atkal mašīnā un braucam atpakaļ uz lidostu. Lidostas sargs no mums sirsnīgi atvadās un saka, ko brāļi latvieši, ja jums atkal sagribās ēst, tad jūs ziniet, kur atlidot.
Tikai 200 km no Rīgas ir šī brīnumainā nezināmā Kārdla vai Kērdla. Ar jaukiem cilvēkiem, ar garšīgiem restorāniem un ar lidostu, kuru varētu apskaust mūsu pilsētas. Ja jums pēkšņi ir gadījušās kādas brīvas dienas un jūs neziniet, ko darīt, no sirds iesaku. Hījumā galvaspilsēta Kērdla ir to vērts.